Labdien, labdien. Tiešām tas bija vakardien, notika. Es neesmu stāvējis uz skatuves, man baigs spiež acīs. Es saprotu, kāpēc vajadzētu tādu cepurīt ar nadziņu. Tas bija vakar, kad man piezvanīja un prasīja, vai es varu šodien braukt uz Cēsīm un pa kaut ko glābt situāciju. Un tad es teicu, jā, labi, un tā, un es esmu šeit. Un skolotāja auditorija, es nezinu, vai tagad es mēģināšu jūs saskatīt zālē, vai jūs esat mani dzirdējuši, vai es jums esmu kaut ko stāstījis jau? Vai ir kādi, kas ir dzirdējuši mani? Jā, es esmu pārsteigts, vairāk kā 2 rokas. Bet lielākā daļa nav dzirdējusi, un jūs zinat šo teicienu, ka atkārtošana ir zināšana māte, un tā lieta, ko es stāstu, apzinātība, tas nav koncepts vai īpaši lielas jēgas. Ja mēs to dzirdam vienu reizi un pēc tam vairāk neko nedaram, jēga ir tieši atkārtošanā. Un šis teiciens latīņu valodā, ka atkārtošana ir zināšana māte, viņam ir atrasts apstiprinājums tieši tajā, kā darbojas mūsu smadzenes. Un tiešām, ja mēs kaut ko gribam iemācīties, tas ir vienkārši jāatkārto. Cita varianta nav. Ir vienkārši jāatkārto. Un tā kā tie 7 cilvēki aptuveni tās rokas, kuras es redzēju, tad sanāks atkārtošana. Pārējiem iespējams tas būs kaut kas jauns. Vai šeit ir cilvēki, tagad es arī lūdzu paceliet rokas, kas nezin, ko nozīmē vārds apzinātība? Es atkal nadziņu. Jā, arī daži tādi ir. Vairāk kā 7. Okay. Labi, tad es jums mēģināšu pastāstīt. Apzinātībai šim jēdzienam ir ļoti daudz definīcijas. Ļoti dažādos veidos viņi tiek definēti, bet kāpēc tad, kad man prasīja, brauc pie skolotājiem, stāst kaut ko skolotājiem, tad es zinu, jau man ir dažas lietas, kuras es parasti stāstu. Un tas, kas ir pieteikumā, es nezinu, vai tajā izdrukātajā versijā vai kaut kādā elektroniskā versijā, tas, ko man vakar lūdzu uzrakstīt šo te pieteikumu, par ko tad es stāstīšu, stāsts ir par uzmanību. Par uzmanību. Cik es esmu runājis ar skolotājiem, tad lielākā daļa saka, ka ar uzmanību ir vislielākās problēmas. Kas ir lielākā problēma klasē? Tas ir uzmanība, vai ne? Vai tā jūs varētu piekrist, vai jūs sakat, nē, tas ir pilnīgs muļķības? Tad murdoņi bija, tā īsti nesaprata. Jā, nē, jā. Un te ir tādas, kāpēc ar to ir problēmas? Tāpēc, ka mēs nezinām, kas ir uzmanība. Un mēs nezinām, tas ir, es domāju, ka šīs zināšanas nav sabiedrībā. Mēs to lietojam, mēs lietojam mūsu uzmanību, bet tāda skaidra izpratne par to, kas ir uzmanība, kā viņa darbojās, kāpēc viņa ir svarīga, ko ar viņu ir iespējams darīt, kāpēc viņa klīst projām. Tādu zināšanu īstenībā nav. Un cik es esmu runājis ar skolotājiem, tad es saprotu, ka skolotāji to nezina. Un viņi to nezina, tāpēc, ka viņiem tas nav iemācīts. Un viņiem tas nav iemācīts, tāpēc, ka viņu skolotāji to nezina. Respektīvi, šādas zināšanas mūsu sabiedrībā vienkārši kā tāda mācību priekšmets vai vismaz tēma par uzmanību viņa nav. Un tāpēc es domāju, ir vērts par to pastāstīt, jo tas, ko jūs gribat stundā, un tas, ko jūs saprotat, ja bērns, skolēns nepievērš uzmanību vielai, ja viņš nepievērš uzmanību grāmatai, ja viņš nepievērš uzmanību skolotājiem, ja viņš nepievērš uzmanību darbam, tad viņš to nevar izdarīt, vai ne? Elementāri. Bet kas ir nepieciešams, lai pievērstu uzmanību? Un tad es esmu vairākās skolotāju auditorijās runājis tās 7 rokas, un ne tikai tie, ja. Bet es prasu, kā tad jūs darbojaties ar uzmanību, vai jūs zinat, mēs mēģinam cīnīties, mēs mēģinam dabūt, ja? Mēs mēģinam izkonkurēt citas lietas. Kuras ir citas lietas? Mobīlie telefoni, sarunas, zīmītes, bakstīšanās, ja? Un tagad iedomājieties, viens fiziķis stāv priekšā vai viens ģeogrāfs, ja? Un viņam jāizkonkurē ir Facebooks vai Twitteris vai kaut kādi draugi vai sociālie tīkli. Tas nāk cīņa vienos vārtos. Un jums nav tādu resursu, jums nav tādu līdzekļu, lai jūs būtu daudz interesantāki. Un jūs nevarat vinnēt arī šo te Twitter, Facebook tīri citu psiholoģisku iemeslu dēļ, jo tie sociālie tīkli sniedz tūlītēju apmierinājumu. Es viņu paskatos un ir. Ja?
Stundā. Nu, kur tad tas tūlītējais apmierinājums? Nu, vienkārši tas ir tīra veids, kā strādā mūsu smadzenes, kā mēs skatāmies, kā mēs redzam, kā mēs darbojamies. Un ja mēs nesaprotam šos te likumus, ja mēs nesaprotam šos te mehānismus, tad vienkārši sanāk, jūs cīnaties par uzmanību, jūs viņu nedabūjat, jūs ieguldat ļoti daudz enerģijas tajā, lai dabūtu to uzmanību. Jums tas nesanāk, jums sanāk frustrācija, dusmas, bēdas, bailes, izmisums un uz pavasari izdegšana. Un tu pavasari var sakopties bišķiņ, ja? Un rudenī sākt viss no jauna. Tā kā, un tas ir tas skumjais stāsts vai tā situācija, kurā mēs esam. Kā ir, vai es sabiezinu krāsu, vai tā arī ir? Tā ir. Nu, un tad tas ir labi, tad es saprotu pareizi. Nu, es tā kā nestrādāju skolā, es strādāju pārsvarā ar pieaugušiem cilvēkiem, bet nu, tad es nojaušu, kas notiek skolās, ja, un tā. Un tad es to varu mēģināt jums pastāstīt, kas tas tāds ir, ko ar to darīt un kādā sakarā apzinātība tur ir iekšā. Ja mēs... Kā šo te var stāstīt? Uzmanība ir, pēc izglītības esmu psihologs, psihoterapeits, strādāju kā psihoterapeits, ja, tad uzmanība, tas ir viens tāds mūsu psihiskais process. Viņš ir, es neiešu tur ļoti dziļi iekšā detaļās, tieši no tās psiholoģiskās teorijas puses, ja, bet kā šis process strādā, viņš ir pamatā pilnīgi visam, lai ko mēs darītu. Ja mēs darām kaut kādu vienu darbu, ja mums nav tā uzmanība pie tā darba, tad mēs to darbu nevaram izdarīt labi. Uzmanība ir nepieciešama, lai mēs lietotu visas, kā bija Blūma taksonomija, ja? Atcerieties, ja? Šīs te piramīda, visas tās radošās domāšanas, informācijas apstrāde, analīze un viss pārējais. Ja? Vai es pareizi atceros, jums ir galvā Blūma taksonomija? Ja? Vai tur ir minēta uzmanība? Nav. Un tas ir ļoti interesanti, jo bez uzmanības nekas no tās taksonomijas nestrādās. Neviena ne domāšana, ne radošā domāšana, ne atmiņa, ne informācijas analīze, ne informācijas apstrāde. Ja cilvēkam nav uzmanības, viņš nav spējīgs šitot izpildīt. Ja cilvēkam nav attīstīta uzmanība, ja cilvēks nemāk strādāt ar savu uzmanību, tad vienkārši viss tas pārējais ir uz kaut kādām smiltīm uzbūvēta milzīga pils, kur vienkārši sabrūk, jebkurā brīdī. Uzmanība ir pamats tam visam. Paskatieties, vienkārši piemērs, ja mēs braucam mašīnā pa ceļu un uzmanība ir kaut kur citur, ja, tad tas ir vienkārši bīstami. Ja mēs griežam tomātu un uzmanība ir kaut kur citur, tas ir atkal bīstami pirkstiem. Ja. Ja mēs kaut kāds, jebkuru lietu, ko mēs daram, tad uzmanība nav tur, kur mēs daram to. Ja, tad tas vienkārši labākajā gadījumā mēs sačakarējam to darbu. Sliktākajā gadījumā ir traumas vai nāve, ja, vai vēl kaut kas. Ja. Skolā, kas notiek, ja uzmanība nav, vienkārši neiemācās. Ja? Iztērē laiku, iztērē resursus, un tas ir tā skumji. Ja? Bet uzmanība ir kaut kas tāds vēl vairāk nekā tikai pamats tam, ko mēs darām. Uzmanība, cilvēku uzmanība, un te es negribu iet ļoti tādās lielās ezotērikās iekšā, kas būtu iespējams, ja? Bet cilvēku uzmanība ir galvenais resurss. Galvenais resurs, kas mums katram pieder. Un par šo uzmanību cīnās pilnīgi visi. Jūs zinat, ja jums mājās ir kāds mājdzīvnieks, īpaši suns, piemēram, kaķis mazliet mazāk, ja? Un jūs atnākat no darba mājās, kas notiek? Viņš skrien pretī, saka, hei, es esmu šeit, lūdzu, paspēlējies ar mani, ja? Ja mājās ir mazi bērni, jūs atnākat mājās, viņi uzreiz saka, pievērs man uzmanību. Ja mēs saviem bērniem nepievēršam uzmanību, tad ko viņi dara? Viņi atrod veidu, kā dabūt to savu uzmanību. Un bērniem ir divi veidi – saslimt vai izdarīt nedarbus. Ja? Ja viņi izdara nedarbus vai ja viņi saslims, viņi dabū mūsu uzmanību. Tas pats strādā ar veciem cilvēkiem, ar mūsu vecākiem. Viņi tagad, pieņemsim, dzīvo kaut kur tālu prom laukos. Ja? Viņi grib pievērst man uzmanību. Atbrauc, parunājies, paprast, kā man iet, paklausies, es tev pastāstīšu par kaimiņienu un par kaimiņienes govi. Ja? Un ne jau tā govs ir svarīga ir jūsu uzmanība. Tā mamma prasa to uzmanību. Un, ja jūs viņai nevēršat uzmanību, nedod to uzmanību, tad ko viņa dara? Tieši tāpatās kā maz bērns saslimst vai sastrādā nedarbs. Ja? Un tad jūs esat spiesti pievērst uzmanību.
Respektīvi, visi cīnās par uzmanību. Ja mēs pievēršam uzmanību bērniem saviem, viņi neslimo un viņi netaisa nedarbus. Ja? Iedomājieties, jūs atceraties kaut kad varbūt nesenā pagātnē vai senākā pagātnē, jūs aiziet satikties ar kādu draugu, draudzeni, mīļoto cilvēku, tur romantiskas attiecības pārīts, ja? Jūs sēžat kafejnīcā vai staigājat tur pa parku, ja? Viss ir skaisti, ja? Un tas jūsu otrs cilvēks visu laiku tā, klausās, ko jūs stāstat, un visu laiku šitā, jā, labi. Viņam uzmanība ir telefonā, piemēram, ja? Kā jūs jūtaties? Nav īsti, jums sanāk, man ir jākonkurē ar telefonu par tavu uzmanību. Tas ir, ja mums nedod uzmanību, mēs jūtamies slikti. Kāpēc jūs ģērbities skaisti? Lai dabūtu uzmanību, vai ne? Un ja nepievērš uzmanību, tad domā, kas man nav kārtībā, kāpēc es taču tā pucējos? Kāpēc vīrieši pērk lielas mašīnas? Viens iemesls, vai ne? Un paskatieties, viss šitais te ir, viss ir tikai tā, lai mēs dabūtu uzmanību. Ja mēs dabūjam uzmanību, tad lietas notiek. Ja mēs nedabūjam uzmanību, lietas nenotiek. Kā zagļi mēģina nozagt kaut ko? Viņi mēģina izdarīt tā, lai nepievērš viņiem uzmanību, vai ne? Jo viņi zina, ka uzmanība ir bīstama viņu ļaunajiem darbiem. Bet par uzmanību ne tikai cilvēki cīnās, par uzmanību cīnās arī tas pats telefons. Viņš iepīkstās pipī, ja? Saka, pievērš man uzmanību, vai ne? Par uzmanību cīnās kaimiņš, viņš piebīkst, skaties, redzi, kas pa logu notiek, ja? Redzi, kas tur tā. Viņi cīnās par uzmanību. Visiem interesē uzmanību. Veikalā jūs ieiet stāv brīnišķīgi produktu plauktos, ja? Tur jebkas šampūns vai alis vai maizes vai konfektes, ja? Vienalga. Visi saka, pievērš man uzmanību. Ja mēs dabūjam to uzmanību, tad jūs nopirksiet to produktu, jūs vismaz paņemsiet viņu rokās un tā tālāk. Ja? Bet pirmais ir dabūt to uzmanību. Tas ir tas, ko visi prasa. Ja? Un par cilvēku uzmanību cīnās pilnīgi visi. Par cilvēku uzmanību vienu solīti ieliekot iekšā ezotērikā reliģijā. Kristietībā Dievs saka, tev nebūs citus dievus manā priekšā turēt. Ja? Lūdzu, pievērs visu uzmanību tikai man. Ja? Par cilvēku uzmanību cīnās Dievi. Ja cilvēki nepievērš Dieviem uzmanību, tad kur tie Dievi paliek? Viņu vairs nav. Ja? Par cilvēku uzmanību cīnās ne tikai produkti, citi cilvēki, dzīvnieki, dievi. Par cilvēku uzmanību cīnās arī domas. Doma ienāk prātā un saka, padomā mani. Es esmu svarīga doma. Padomā par kredītu. Padomā par to, ko tu pirksi pēc konferences beigsies, kā tu ceļos mājās. Ja? Padomā par to, padomā par šito, padomā par to, kas bija vakar. Ja? Padomā par to, kas tur notiek, šur notiek, vēl kaut kur notiek. Domas cīnās par mūsu uzmanību. Viņi saka, ienāk prātā un saka, padomā mani. Viens jautājums, tāds testa jautājums. Vai jums šķiet, ka jūs esat savu domu pavēlnieki? Jā, re. Jūs neesat, vai ne? Jo tie, kas domā, ka mēs esam mūsu prāta pavēlnieki, ja, tiem man ir lūgums tagad uz mazu mirklīti, burtiski es paņemšu laiku, ja kaut kādas 10 sekundes, palūdziet savam prātam apklust. Ja? Tad jūs redzat, kurš te ir noteicējis, ja? Vienkārši kā tas strādā. Un mēs to nevaram izdarīt. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, par ko mēs esam pavēlnieki, kaut gan no sākuma, iespējams, tas tā neskatās, mēs esam pavēlnieki pār savu uzmanību. Mēs esam pavēlnieki pār savu uzmanību. Mēs varam pievērst uzmanību tam, kam mēs gribam, un tam, kam nepievērst tam, kam mēs negribam. Pagaidām izskatās tā, ka to ir grūti izdarīt. Ja? Bet kāpēc to ir grūti izdarīt? Tāpēc, ka to neviens nav mācījis darīt. Ko jūs darat stundās? Jūs pieprasat, lai bērni pievērš uzmanību tam, ko jūs stāstat, bet vai jūs mācat viņiem pievērst uzmanību? Ja? Droši vien nē. Kāpēc? Vai jūs zinat, kā var mācīt pievērst uzmanību? Arī droši vien nē. Un es zinu, jūs nezināt, tāpēc, ka jums to neviens nav mācījis. Ja? Vienkārši nav šo zināšanu. Tāpēc tas ir kaut kas, ko... Un tādā ziņā tas nevienā brīdī nav pārmetums, jo vienkārši šo zināšanu nav mūsu kultūrā, mūsu sabiedrībā. Mēs zinām, ka uzmanība ir svarīga, bet mēs nezinām, kas tas tāds ir. Kas zina par uzmanību? Par uzmanību zina būri mākslinieki. Tie triku meistari, ja? Fokusnieki. Viņi tā kā taisa
dažādus trikus, caur ko? Caur to, ka viņi paņem jūsu uzmanību, novērš šeit, un kamēr jūs skatāties šeit, tikmēr viņš šitien kaut ko izdara, un pēc tam saka, redzi? Ja? Un jūs, kā? Ja? Vienkārši, burvi mākslinieki manipulē ar uzmanību. Politiķi manipulē ar uzmanību. Viņi tā kā viens savār kaut kādas ziepes, un tad viņš pēc tam saka, nē, tas ir tikai uzmanības novēršana, lai novērst no kaut kādām citām daudz svarīgākām lietām. Viņi lieto šo te valodu, viņi zina, ka pievēršam uzmanību šajā lietai, radam problēmu, un tad cilvēkiem uzmanība būs tur, un tad viņi nepievērsīs uzmanību šitam. Respektīvi, viņi manipulē ar uzmanību. Bet viņi zina, cik uzmanība ir svarīga, bet viņi nezina arī šo te mehānismu, kā tā uzmanība strādā. Un tas, ko es jums gribu šodien pateikt un šodien pastāstīt, ir tas, ka apzinātība ir metode uzmanības attīstīšanai. Apzinātībai, šim vārdam apzinātībai ir, es atvainojos, nezinu vārdu, Edgars, tas, kas man stādīja priekšā, viņš teica par klātbūtni. Ja? Klātbūtne, klātesamība. Kāpēc šis vārds klātbūtne ir... Kāpēc šis vārds tiek lietots? Šis vārds tiek lietots tāpēc, ka ļoti bieži mēs esam šeit, fiziski, ķermenis ir šeit, bet prātā mēs esam kaut kur citur. Citiem vārdiem sakot, uzmanība ir pievērsta kaut kam citam. Kam viņa ir pievērsta? Visbiežāk tās ir pagātne un nākotne. Fiziski es esmu šeit, bet es domāju par kaut ko tur. Ja? Fiziski mans ķermenis atrodas šeit, bet es domāju par to, ko es darīšu vakarā, to, ko es darīšu vasarā, to, ko es darīšu nedēļas nogalē, to, ko es darīšu pensijā, ja? Vai to, ko es darīju šorīt, vai to, ko es darīju aizvakar, vai to, ko es darīju nedēļas nogalē, vai pirms gada, vai kaut kā. Kāpēc tas ir? Mēs ļoti bieži, tāpēc, ka tie ir emocionāli iemesli, tāpēc, ka tas mums šķiet svarīgāks nekā tas, kas ir tagad. Ja? Bet tur ir nenormāli daudz problēmas, un šodien es jums nevarēšu pastāstīt visu, kas izriet, bet vienkārši kaut vai elementārais tas, ka es esmu šeit, bet mans prāts ir citur, es daru kaut ko šeit, man uzmanība ir citur, tas nozīmē, ka viņas nav šeit. Tas nozīmē, ka es nestrādāju tik labi, cik es varētu. Tas nozīmē, ka es pieļauju kļūdas. Tas nozīmē, ka man vēlāk par viņām būs jāmaksā. Vienkārši. Ja? No tā vien, ka man uzmanība nav klāt. Viņa nav klāt pie tā, kas ir tā, ko es daru, tā, kur es esmu. Cits vārds, kas ir apzinātība? Kādā veidā trenēt apzinātību? Ja man vajadzētu īso lekciju, pavisam pat īsākā, 3 vārdos. Kā attīstīt uzmanību? Pievērst uzmanību uzmanībai. Pievērst uzmanību uzmanībai. Ja? Jo pastieties, uztaisam tādu vienu mazu eksperimentu. Ne eksperimentu, vienkārši tādu demonstrāciju. Paņemiet savu roku priekšā, paskatieties uz savu roku. Ja, izpētiet viņu, pastieties, tur ir līnijas, ja tur ir kaut kādas tās, varbūt kaut kāda, man te rēta ir kaut kāds pušums, ja, no malkas krāmēšanas, tur. Vienkārši pētiet to, paskatieties to savu roku. Ar otru roku var pačamdīt, es nevaru tā, man mikrofons, ja. Pačamdiet, izpētiet to savu roku, un tagad skatieties, ir tā roka, un ir jūsu uzmanība, kas ir pievērsta rokai. Un turpiniet skatīties uz roku un saprotiet, ka ir 2 lietas. Viena lieta ir roka. Roka ir objekts, kuram ir pievērsta jūsu uzmanība. Un otra lieta ir jūsu uzmanība, kas ir pievērsta šim objektam rokai. Ja? Un tagad turiet savu roku priekšā sev, klēpī vai kaut kur, ja? Tā vienkārši tā. Pastieties. Un tagad pastieties uz manu roku. Ja? Un tagad atkal atpakaļ uz savu roku. Un tagad atkal uz manu roku. Un atkal uz savu roku. Ja? Un sajūtiet iekšā to kustību, kā uzmanība staigā. Ja? Sajūtiet to iekšējo kustību, kā tā uzmanība staigā no manas rokas uz savu roku, no manas rokas uz savu roku. Tā iekšējā kustība, to var sajust. Ja? Kādā veidā tā uzmanība staigā? Ok, tagad to roku var nolikt nost. Sajūtāt vai ne, bišķiņi? Šajā brīdī tā uzmanība ir saistīta ar skatienu. Mēs vienkārši paskatāmies uz vienu uz otru, un tas ir tāds iekšējs skats, ja pievērst uzmanību. Bet tagad es jums lūdzu, pievērsiet uzmanību savām ausīm. Ja? Jūs varat to izdarīt, jūs nevarat uz viņām paskatīties. Skatiens paliek pie manis, ja? Bet uzmanība aiziet tur pie ausīm. Ja? Pievērsiet uzmanību savai mugurai. Atkal, to var izdarīt. Tas iekšējais skatiens, viņš aiziet tur. Ja? Bet
tas nav saistīts ar skatienu, bet tā uzmanība aiziet tur. Skatiens, fiziskais skatiens paliek pie manis. Mēs varam pievērst uzmanību visādām šitādām lietām, teiksim. Un tas ir fiziskajā pasaulē, tas ir mūsu ķermenis, labi, ārpasaulē, ja. Vēl mēs varam, kā jūs zinat, jūs atceraties, ko jūs tikko ēdāt pusdienās? Ja? Mēs pievērsām uzmanību tagad pagātnē, kad es jums palūdzu atcerēties, tad mēs pievēršam uzmanību tam, kas tikko bija. Ja? Vai jūs zināt, ko jūs darīsiet vakarā? Atkal uzmanība aiziet uz nākotni. Ja? Bet atkal sajūtiet to, kā tā uzmanība aiziet. Kādā veidā viņa aiziet tur, kādā veidā viņa aiziet šitien te. Kādā veidā viņa tā kā staigā. Ja? Un šis ir, kā jūs to zinat, ka jums uzmanība aiziet tur vai šur vai vēl kaut kur? Tāpēc, ka jūs no vienas puses pievērsāt uzmanību rokai, no otras puses jūs pievērsāt uzmanību uzmanībai. Un likums ir tāds, ka tas, kam mēs pievēršam uzmanību, tas attīstās. Tas, kam mēs nepievēršam uzmanību, tas nonīkst. Citiem vārdiem sakot, uzmanība ir resurs. Ja mēs ieguldam kaut kur resursu, tad tā lieta attīstās. Ja mēs neieguldam tur resursu, tad tā lieta nonīkst. Ja? Piemēram, attiecības. Ja mēs nepievēršam attiecībām uzmanību, viņas nedzīvos. Ja mēs nepievēršam uzmanību darbam, tas darbs būs slikts. Ja, ja mēs ieguldam resursus, tad tas viss zaļ un plaukst. Lielākā daļa sieviešu šeit ir. Jūs zināt, kā ir ar istabas puķiem, istabas augiem? Vajag apliet, bet ar to nepietiek. Viņiem vajag pievērst uzmanību. Parunāties, noglāstīt lapiņas, noslaucīt putekļus, pačubināties, un tad viņi aug un zaļ. Ja? Ja viņiem nepievērš uzmanību, viņi nonīkst. Tas pats ir klasē ar bērniem. Ja jūs nepievēršat uzmanību kādam, diez vai viņš īpaši labi iemācīsies. Ja? Ir daži, kas mācās paši, bet arī skolēni prasa, lai viņiem pievērš uzmanību. Ja? Un tas ir vienkāršais likums. Un tagad, ja mēs paņemam šo likumu, ja mēs pievēršam uzmanību uzmanībai, tad attīstās mūsu uzmanība. Saprotiet? Tas, ka mēs pievēršam uzmanību, tas zaļ un aug. Ja es pievēršu uzmanību uzmanībai, tad uzmanība zaļ un aug. Ja viņa attīstās, tad es viņu labāk varu pievērst vēl kaut kam. Tā kā īsais kurs apzinātības praksē ir pievērst uzmanību uzmanībai. Ja. Vēl viens īsais kurs apzinātības praksē ir tāds izvairīties no izvairīšanās. Izvairīties no izvairīšanās. Mēs ļoti bieži izvairamies no tā, kas ir šobrīd. Ja? Mēs aizejam domās, fantāzijās, telefonos, kaimiņos, pļāpās, vis kaut kur. Ja? Tā ir izvairīšanās no tā, kas notiek šobrīd, jo mums šķiet, ka nākošais brīdis būs svarīgāks, ka šitais nav svarīgs. Un rezultātā vienkārši mēs vis kaut kur klīstam prom. Ja? Bet tagad, ja mēs pamanam, ka notiek šī izvairīšanās un izvairamies izvairīties, respektīvi, man ir baigais impulss iebāzt roku kabatā un izvilkt telefonu, bet es pamanu, ka ir šis impulss un es to nedaru. Ja? Un es palieku šeit. Man ir saruna, ja tā saruna varbūt nav pārāk interesanta, un es jau sāku domāt kur tad kā varētu šito sarunu beigt, kā varētu aiziet projām. Un es pamanu, un es neeju to ceļu. Es palieku šeit. Ja? Un tas ir otrs veids, kā mēs varam praktizēt apzinātību. Bet, jā, es jums pastāstīju par uzmanību, pastāstīju par šo tēmu, par to, ko nozīmē pievērst uzmanību. Vai šajā brīdī ir kaut kāds jautājums, vai komentārs, vai kaut kas? Tā, nadziņu vajag uzlikt. Nē, neredz. Vai var uzmanību pievērst par daudz jautājums? Es domāju, nē. Ja mēs saprotam vienu un to pašu. Ja, jo uzmanības pievēršana nenozīmē, ka es eju virsū un mācos ar padomiem un saku, kas tev jādara, un saku, kāda tu esi, un saku, tā vairs nav uzmanības pievēršana. Ja? Uzmanības pievēršana ir vienkārši, es visu uzmanību pievēršu tam, kas ir. Un tas nevar būt pa daudz. Nekad. Ja? Tas ir, citiem vārdiem, vēl viena apzinātības definīcija. Kas ir apzinātības definīcija? Apzinātība nozīmē pievērst uzmanību tam, kas notiek šobrīd. Ja? Uzmanība vienmēr ir šobrīd. Ja? Tā kā uzmanības pievēršana uzmanība ir apzinātība. Pievērst uzmanību tam, kas notiek šobrīd, ar komentāru. Tas ir nevērtējot, neanalizējot un nekomentējot to, kas notiek.
nevērtējot, neanalizējot, nekomentējot. Es vienkārši pamanu, kas ir, un es nesaku, tas ir labi, tas ir slikti, tas ir interesanti, tas ir garām. Ja? Es nesaku, tas ir brīnišķīgi, bet vajadzētu šitā. Ja? Nu? Un tādā ziņā, ja ir tīra uzmanība, viņas nekad nevar būt pa daudz. Un ja ir tīra uzmanība, tas ir, atkal, man gribās teikt, vienkārši tas ir dziedinoši. Ja mēs pievēršam tīru uzmanību, tad tas, kurš dabū to tīro uzmanību, viņš ir laimīgs, viņš tiek dziedināts. Ja? Tā ir labākā lieta, ko mēs varam dabūt. Ja kāds jums pievērš uzmanību, un noteikti jūs esat redzējuši kādu vecu cilvēku, vecu un viedu cilvēku, pie kura jūs aizbraucat, un viņš vienkārši skatās uz jums un saka, cik labi, ka tu atbrauc. Un viņš no jums neko negrib. Viņš jums neko neliek darīt. Viņš no jums neko neprasa. Viņš jums neko nepārmet. Viņš vienkārši ir ar jums. Vai tas nav brīnišķīgi? Jā. Ka vienkārši būt kopā. Un tas ir, viņš var teikt, tīrā veidā pievērš uzmanību. Un jautājums, vai tas var būt pa daudz? Tas, manuprāt, nekad nevar būt pa daudz. Mēs visi pēc tā ilgojamies un slāpstam. Jā. Tā kā tīrā veidā tas nevar būt pa daudz. Bet tagad nākošā lieta, ko jautājums, pirmā lieta, tagad tas, ko es jums pateicu, tad, man liekas, jums ir apmēram tā nojausma, kas ir uzmanība un kā ir ar viņu. Jā. Un šī mūsu uzmanība, mums viņa ir iedzimta lieta. Un viņa ir iedzimta, mēs visi varam pievērst uzmanību, bet tas ir līdzīgi tā iedzimtā lieta, viņa ir dabīgi iedota, šajā fiziskajā ķermenī, šajā prātā, mums dabīgi tiek iedot lieta, spēja pievērst uzmanību. Bet ir tieši tāpatās mums visiem dabīgi ir iedot spēja kustināt ķermeni. Ja? Ja es gribu, es varu pacelt rokas, varu nolaist, varu pagriezties, ja varu pieliekties, kaut kā tur. Bet tagad šī spēja mums visiem ir kaut kādā, tādā dabīgā veidā, kaut kādā līmenī attīstīta, bet tas līmenis nav pārāk augsts. Ir cilvēki, kas šo spēju attīsta un izkopa līdz pilnībai, un kas te ir? Visādi mākslinieki, visādi pianisti, visādi basketbolisti, visādi ķirurgi, visādi amatnieki. Viņi arī, ko viņi dara? Viņi kustina savu ķermeni, neko vairāk. Bet viņi ir attīstījuši filigrāni to, kad vienkārši paņem to bumbu un no šitāda attāluma tur trāpīt, pamest viņu tā, lai viņi noteikti tiek arī tur. Vai paņemt rotiņu, mēs jebkurš varam ar rotiņu uzstriept kaut kādu krāsu uz papīra, bet mākslinieks to var izdarīt tik daudz, tik smalki, tik precīzi, ka sanāk mākslas darbs. Mēs jebkurš varam paņemt nazi un griezt. Ja? Ķirurgs ir attīstījis šo spēju paņemt nazi un griezt tik smalki, tādā vietā, tādā veidā, ka tieši tik, cik vajag, tieši tur, kur vajag. Tā ir tā pati spēja, vienkārši viņa ir smalkāka, viņa ir izkoptāka. Ja? Mēs visi varam kustināt pirkstu šitādā veidā. Pianists to var darīt īpašā veidā. Ja? Un kādā veidā viņi to ir dabūjuši? Praktizējot. Nekas jau gudrs tur nav. Viņi vienkārši to ir ilgus gadus, daudzas stundas darījuši. Viņi ir skatījušies, kā ir sanācis, mācījušies no savām kļūdām un darījuši to atkal. Nekas jau gudrāks tur nav. Ja? Tieši tāpat tās ir ar mūsu uzmanību. Mums visiem piemīt spēja pievērst uzmanību, bet mēs viņu neesam attīstījuši. Dabīgā līmenī mums viņi ir. Dažiem ir bišķi labāk, citiem bišķi sliktāk, ja? Bet visiem viņi ir. Bet vairumā gadījumu, 99% cilvēki vienkārši nav šito spēju attīstījuši. Un tāpēc mums tā ir, kā ir ar uzmanību. Un tagad es jums iedošu vēl vienu vingrinājumu, vēl vienu eksperimentu. Un tas eksperiments ir tāds. Jūs zinat, ka stundās skolēnam ir grūti noturēt uzmanību. Kāpēc? Tāpēc, ka tas priekšmets, ko jūs stāstat skolēna prāt, un tas nav objektīvs vērtējums, tas ir skolēna subjektīvais vērtējums, ir garlaicīgāks, neinteresantāks, tur nav nekas tāds foršs, ja? Un tāpēc viņiem ir interesantāk pievērst uzmanību, vienalga, kam zīmītēm, blakus lietām tā plašā vārdā, vai ne? Tas modelīts ir. Skolēna prāt, tas uzdevums, viņš nav, tā jūsu lieta ir garlaicīga un neinteresanta. Ja? Tā viņam izskatās. Tagad jautājums, vai ir viegli noturēt uzmanību pie lietas, kas ir garlaicīga un neinteresanta? Pamēģināsim. Ja? Mēs runājam par manu plaukstu, jūs plaukstu par uzmanības pievēršanu. Tagad mans lūgums jums ir tāds, pievēršam uzmanību savai elpai. Ja?
sajūtam to, kā gaisa plūst iekšā un kā viņš iziet laukā. Sajūtam to sajūtu pie nāsīm. Ja? Vienkārši ievelkot gaisu var sajust, kā viņi pa nāsīm plūst iekšā, ja izelpojot var virslūpā sajust bišķiņu tādu vēsumiņu. Ja? Vienkārši mēs varam to izdarīt. Un tagad es paņemšu laiku. Laiks nebūs 45 minūtes kā stundē. Ja? Paņemsim pusotru minūti. Un vienīgais uzdevums, kas jums jādara, ir jāpievērš uzmanību savai elpai. Labi? Instrukcija vienkārši, ja? Skaidrs? Ok, sākam. Nu tā, tas laiks ir pagājis. Kā bija ar šito vingrinājumu? Bija viegli? Un skatieties, šitā ir pusotra minūte, ko es jums lūdzu pievērst lietu, kas ir garlaicīga un neinteresanta. Un jūs to lūdzat skolēniem darīt 40 minūtes no vietas. Un jūs uzskatāt sevi kā daudz gudrāki, spējīgāki un varenāki nekā tie skolēni, bet pat pusotru minūti jūs nevarat to izdarīt, to, ko jūs no viņiem prasat katru dienu. Ja? Un vēl vienreiz, tas nav pārmetums, vienkārši tā ir demonstrācija. Ja? Mēs tādi esam. Un ja jūs nemākat strādāt ar savu uzmanību, tad jums ir grūti iemācīt bērniem strādāt ar savu uzmanību. Ja? Vienkārši, tas ir tā vienkārši. Kas notiek tajā brīdī, kad mēs sastopamies ar kaut ko, kas mūsuprāt ir garlaicīgi un neinteresanti, pat ja es jums teiktu ar visu savu autoritāti, šitais jums dzīvē noderēs. Vienalga ar to nepietiek, jo šobrīd ir garlaicīgi, šobrīd ir neinteresanti. Es nesaprotu, kā man šitais varētu dzīvē noderēt. Ja? Un tā ir, jūs esat vienkārši šobrīd tajā skolēna lomā, es jums dodu bezjēdzīgu uzdevumu, jūsuprāt bezjēdzīgu. Ja? Es pats zinu, ka tas ir ļoti svarīgi, tam ir ļoti liels sekas, ka tas ir ļoti labs vingrinājums, ja? Bet jūs man neticat, jo jums nav šādas pieredzes, kā lai jūs man ticētu. Ja? Un tad, kad mēģina to izdarīt, tad izrādās tas ir ļoti grūti. Un rodās visādi impulsi, gribās paskatīties telefonā, gribās iebakstīt kaimiņam, gribās padomāt par to, ko tad es darīšu vakarā, vai kas bija no rīta, vai vēl kaut ko. Vienkārši mēs aiziem prom no tā, kas ir tagad. Un tā ir tā situācija, tā tas notiek, un jūs tikko to redzējāt, kādā veidā tas notiek. Jā. Un tagad jautājums, ko darīt? Kādā veidā šito darīt? Šito lietu, kā viņi var attīstīt? Viņi var attīstīt pavisam vienkārši. Mūsu smadzenes ir fiziska lieta, fiziska viela. Viņa veidojās visu mūžu garumā, nepārtraukti. Mūsu smadzenes nav statisks orgāns, viņi veidojās nepārtraukti visu laiku. Un tas, kas veido mūsu smadzenes, tā ir mūsu pieredze. Pieredze ir tas, kur mēs esam, ko mēs darām, kā mēs izturamies pret to, kas notiek. Tā ir mūsu pieredze, tas veido mūsu pieredzi. Ja salīdzina ar fizisko ķermeni, tad jūs zināt, fiziskais ķermenis arī mainās, ja? Bet kādos apstākļos mainās fiziskais ķermenis? Fiziskais ķermenis nemainās pārāk ātri, viņš tur vajag tādu praksi, atkārtošanu, lai ķermenis mainītos. Tagad tāds jautājums, ja es izdaru šito kustību ar roku, vai man ķermenī notiek paliekošas izmaiņas? Šitādu kustību? Nē, vai ne? Ja es paņemu smagumu un šitādu kustību daru 100 reizes un daru 100 dienas pēc kārtas, vai ķermenī notiks paliekošas izmaiņas? Jā, redzat. Vienkārši caur atkārtošanu mēs nodrošinām kaut kādas izmaiņas. Tagad kādā veidā trenēt uzmanību? Uzmanības treniņš ir pavisam vienkārši.
Viena lieta ir pievērst uzmanību uzmanībai, ja? Bet cita lieta ir tāda. Es pievēršu savu uzmanību, es daru kaut ko, man uzmanība aiziet projām, es viņu atvedu atpakaļ. Viņa aiziet prom, es viņu atvedu atpakaļ. Viņa aiziet prom, es viņu atvedu atpakaļ. Viņa aiziet prom, es viņu atvedu atpakaļ. Šitā pati kustība, viņa kaut ko atgādina. Es 100 reizes šito daru, katru dienu. Uzmanība aiziet projām, es viņu atvedu atpakaļ. Viņa aiziet prom, es viņu atvedu atpakaļ. Ja? Viņa aiziet prom, es atvedu atpakaļ. Šito var darīt kā vingrinājumu, to var darīt tieši tādā vingrinājuma formātā. Ja, piemēram, apsēsties, pievērst uzmanību savai elpai, pēc kāda brīža uzmanība aizies projām. Vai ne? Jūs to pieredzējāt. Paiet pusminūte vai 10 sekundes, viņa aiziet prom. Vienkārši atvedam viņu atpakaļ. Atkal viņa aiziet projām, atvedam viņu atpakaļ. Viņa aiziet prom, atvedam atpakaļ. Ja? Tādā veidā notiek treniņš. Konkrēti es jums šobrīd nestāstīšu par to, kā smadzenes uzbūvēts un kādi ir tie mehānismi, kas to nodrošina, bet vienkārši jūs zinat, atkārtošana ir pamats tam, ko mēs iemācāmies. Ja mēs atkārtojam šo te kustību, atvest uzmanību atpakaļ, atvest uzmanību atpakaļ, atvest uzmanību atpakaļ, vienkārši mēs to iemācīsimies. Un tad to izdarīt ir vieglāk, ja jūs to esat iemācījušies. Ja? Turēt uzmanību pie tā, kas ir. Ja, ja tā ir elpošana, tad atgriezt viņu pie elpas. Ja tas ir, piemēram, es griežu sirmaizīti, tad atgriezt viņu pie sirmaizītes. Ja es sarunājos ar kolēģi, tad pie kolēģi. Ja es sarunājos ar skolnieku, tad pie skolnieka. Ja es lasu grāmatu, tad pie grāmatas. Lai ko es darītu? Ja es eju, tad pie iešanas. Ja? Vienkārši atvest uzmanību atpakaļ. Neļaut viņai klīst, neļaut viņai staigāt riņķī apkārt. Tas ir treniņš. Un kas vēl šodien te ir ļoti svarīgi, tas, ko es teicu, ja tā vai uzmanības pievēršana varbūt pa daudz, tā uzmanības pievēršana ir ne tikai tīrā veidā, tas ir arī tā uzmanības pievēršana kādā veidā nevērtējot, neanalizējot, nekomentējot. Šitien ir svarīgi tas pats, ja uzmanība aiziet projām, jūs nevērtējat, neanalizējat un nekomentējat, jūs vienkārši konstatējat, viņa aizgāja prom, es viņu vedu atpakaļ. Ja. Tas nav labi, tas nav slikti, tas nav briesmīgi, tas nav ļauni, ja. Tas nav, ak, Dievs, atkal es nevaru šito izdarīt. Ja? Nevajag to darīt. Vienkārši aizgāja projām, atvediet atpakaļ. Aizgāja prom, sāciet no jauna, atvediet atpakaļ. Tas ir veids, kādā vienkārši var strādāt, attīstīt uzmanību, trenēt uzmanību. Nekas vairāk nav vajadzīgs. Ja? Pavisam vienkārši pievērst uzmanību tam, kur mēs esam, tam, ko mēs daram. Ja viņi aiziet projām, mēs viņu atvedam atpakaļ. Ja? Šodien te ir vienlaicīgi mēs trenējam divas lietas. Viena lieta ir, mēs trenējam šo uzmanības pievēršanu, bet otrais, tā kā mēs to daram īpašā veidā, tas ir neanalizējot, nevērtējot, nekomentējot, mēs iemācāmies arī neanalizēt, nevērtēt, nekomentēt. Skola ir sistēma, kas māca bērniem vērtēšanu. Skola ir sistēma, kas vērtē bērnus. Un vērtēšanu mēs savā dzīvē esam iemācījušies daudz par daudz. Ja? Un tagad es arī tā skatos, es pārteicos, bet patiesībā es nepārteicos. Skola vērtē bērnus. Bērnus nevajadzētu vērtēt, vajadzētu vērtēt viņu darbus. Ja? Bet mēs vērtējam bērnus. Ja? Tas ir tāpēc, ka vienkārši mēs esam paši mācāmies vērtēt un mēs mācām citus vērtēt. Ja? Visu laiku mēs skatāmies, kā tu vērtē to, kā tu vērtē šito. Tās vērtēšanas mūsu dzīvē ir daudz par daudz. Uzmanības mūsu dzīvē ir daudz par maz. Ja mēs pievēršam uzmanību, mēs redzam, kā lietas notiek, mums viņas nav nepieciešams vērtēt, jo vienkārši viņas notiek, viņas pašas notiek. Ja? Viņas ir tādas, kādas viņas ir. Tā kā tā otrā lieta, ko mēs iemācāmies izturēties pret dzīvi nevērtējot. Un ja mēs izturamies pret dzīvi nevērtējot, tad mēs esam daudz mierīgāki, emocionāli mierīgākā stāvoklī. Ja? Un ja mēs esam mierīgākā stāvoklī, tad mūsu prāts ir vēsāks un skaidrāks. Ja mūsu prāts ir skaidrāks, mēs skaidrāk redzam situāciju. Ja mēs skaidrāk redzam situāciju, mēs varam uz viņu adekvātāk reaģēt. Ja mēs adekvātāk uz viņu reaģējam, mēs nesastrādājam ziepes, kuras jāizstrip pēc tam. Ja? Un tas viss ir no kā? No nevērtēšanas. Un tas viss ir no kā? No vērošanas. No vienkārši uzmanības pievēršanas. Tā kā šī ir tāda pavisam īss un vienkārši ievads par to, kas ir uzmanība, kāpēc tas ir svarīgi, kādā veidā viņu ir iespējams attīstīt. Tas, ko es gribu pateikt vēl pašā nobeigumā, pirms būs dažiem jautājumiem vieta. Bija pirms kādu laiku jau, pirms kādu pusgada es lasīju par 2 pētījumiem,
Amerikas skolās. Jūs zināt, Amerikās pistoles nav aizliegts, ja? Un tur diezgan bieži notiek šaušana. Un bija 2 skolas, kas bija tādos nabadzīgu lielo pilsētu un nabadzīgās priekšpilsētās, kur regulāri notiek visādi kautiņi un izrēķināšanās, kur regulāri katru dienu skolā ir kaut kāds šaujamais, kāds ir paņēmis līdzi, ja? Un tur nav tas augstākais sociālais status, un jūs varat iedomāties, tā spriedze tur ir nenormāla. Ja? Un vienkārši bija jautājums, ko tur var darīt. Un piedāvāja praktizēt. Nu, labi, viens no veidiem, kā apzinātību praktizē, var teikt, ka tā ir meditācija. Ja, ja gribās, var teikt, ka tā ir meditācija. Tad vienkārši bērniem mācīja šo te meditācijas formu. Maziem bērniem ir bišķiņ citādāk, ja, bet lieliem bērniem tiešām viņi apsēžās un vienkārši vēro savu elpu. Neko citu. Ja. Un, protams, direktors bija ļoti pret, un viņš saka, kā, kurienes ņemšu no ģeogrāfijas, no fizikas, no kur priekšmetu man ņemt nost šitos te pusstundu katru dienu. Bet viņu pārliecināja, viņš paņēma un ieviesa šīs klusuma stundas, ka pusstundu katru dienu no rīta, vienkārši klusā pusstunda, visi apsēžās, nekas nav jādara, vienkārši sēd un vēro savu elpu. Ja? Skolotāji to dara, bērni to dara. Un rezultātā, kas notika, tas nebija ļoti ātri, tas bija daži mēneši, bet samazinājās disciplināro pārkāpumu skaits, samazinājās rotācija, tie, kas iet prom, uzlabojās sekmes, uzlabojās attiecības, visi parametri, kurus var iedomāties, viņi palika labāki. Ja? Vienkārši no tā vien, ka cilvēki pusstundaņu pasēdēja, un nomierināja savu prātu. Ja? Un tas atmaksājās. Bet tur vajag politisku drosmi, lai to ieviestu. Vismaz, ja ne skolas līmenī, ja ne ministrijas līmenī, tad klases līmenī, tad varbūt kaut kādas priekšmetu līmenī. Vienkārši, jūs zināt šito veco anekdoti, ja? Par praporščiku Krievu armijā, ka praporščiks ir zemākā līmeņa virsnieks. Ja? Viņš ir vierindnieks, kurš ir uzkalpojies. Un viņiem parasti izglītības nav, bet ambīcijas ļoti daudz. Un tad ir viens jauniesauktais, un to jauniesauktais ir, tas praporščiks saka tam jauniesauktajiem, šeit tev lāpst, rekur grāvis, ņem rots. Ja? Tas zaldāts ir zemnieks savā dzīvē. Viņš paņem pačam to lāpstu, konstatē, viņa neasa. Viņš apsēžās, sāk asināt lāpstu. Ja? Pēc brīža praporščiks atnāk, skatās, zemnieks sēž asin lāpstu. Zaldāts, ja? Viņš prasa, ko tu dari? Viņš saka, kā es asin lāpstu? Viņš saka, nē, tev nav jāasin lāpstu, tev ir jāroka. Ja? Kur ir tā doma? Praporščiks nesaprot, zemnieks saprot, ka ar sliktiem instrumentiem strādāt īsti labu darbu nevar izdarīt. Var savainoties, daudz vairāk enerģijas aiziet un tā tālāk. Ka instrumentiem ir jābūt kārtībā. Tagad jautājums, kurš ir galvenais instruments, kur izmantojam skolām? Prāts, ja? Jautājums, cik laika mēs veltam tam, lai prāts būtu darba kārtībā? Man gribētos teikt, ka faktiski 0. Ja? Un tad es piedāvāju, ja tās 5 minūtes mēs paklusējam, tas noved prātu labākā stāvoklī, lai viņš varētu mācīties. Ja? Un tad tās 5 minūtes ir ieguvums tām atlikušajām 40 minūtēm vai kā. Ja? Vienkārši, tas ir pavisam vienkārši. Okay. Dažiem jautājumiem ir vieta. Es esmu tā kā pabeidzis, pastāstījis. Ja? Man atkal nadziņu vajag. Jautājumi, komentāri, iebildumi, pārdomas. Lūdzu. Kā kontrolas sajūta? Ka, ja es gribu kontrolēt, ko jūs darat, ne? Redzat, ir tā, veidojās kontrolas sajūta. Uzmanības pievēršana ir pievērst uzmanību tam, kas ir. Jūs pievēršat uzmanību, jūs redzat, ir kontrolas sajūta. Jo kontrolas sajūta ir viena no 1000 sajūtām. Man var būt garlaicības sajūta, man var būt prieks sajūta, man var būt kontrolas sajūta. Vienkārši es pievēršu uzmanību, man ir šī tāda sajūta. Ja? Vienkārši es viņu pamanu, es pievēršu viņai uzmanību. Kontrole nav uzmanība. Kontrole ir tikai viena lieta. Cita lieta man var būt riebums pret to, ko es pamanu.
Es vēlos kontrolēt, es vēlos ietekmēt, es vēlos tur kaut ko nospiest, es vēlos kaut ko attīstīt. Ja? Viss kaut kas var gadīties uz to, ko es esmu pamanījis. Bet, ja mēs paliekam tai uzmanībā, es redzu, ka man parādās kontrolas sajūta. Ja? Vienkārši arī viņai var pievērst uzmanību. Jā, vēl, ja lūdzu. Man ļoti patīk tā doma par to skaisto foršo tantīku laukos, kur atnāk un ir tāds forši, vai ne? Es atnāks klasē, teiksim, es arī tas foršais, un tagad neko neprasa. Neko es esmu un baigi foršais. Bet gribu tevī tā klasē beigšanas eksāmenu, kā tas padabūt kopā, un tas gribētu to konsultēt. Jā, jūs esat iekšā sistēmā, un tā sistēma ir, viņā ir prasības, un to nevar ignorēt. Ja? Bet jautājums ir tāds, cik lielā mērā jūs vienkārši nodemonstrējat, ka arī skolēni ir šādā sistēmā. Un šajā sistēmā vienkārši ir kaut kādi noteikumi. Un tie noteikumi nav ne labi, ne slikti, vienkārši ir rīcības un ir sekas. Ir izvēles un izvēlēm ir sekas. Un ja to tā ļoti skaidri un ļoti vienkārši parāda, ja, tad bez spiediena, ja, tad ir viegli. Tad ir viegli pieņemt lēmumu. Ko darīt ar to visu? Jo brīvība jau neviens nav atcēlis. Brīvība pastāv, bet izvēlēm ir sekas. Tās arī neviens nav atcēlis. Okay. Vēl kāds jautājums? Neredzu nevienu roku. Man šķiet, tie jautājumi nav tā paša iemesla. Es ceru, ka viņi nav tā paša iemesla dēļ, kāpēc. Es jau teikšu godīgi, man nav ko teikt. Es šeit kāpju uz skatuves, un man tev nav ko teikt. Es tagad nāku un domāju, un izmantoju situāciju izdomāt, ko tev teikt. Viena iemesla dēļ parasti es sēžu šādos te pasākumos, klausos, ko stāsta lektori, māju ar galvu, tādu ļoti pārgudu ratu skatienu, un tajā pašā laikā domāju, ko es teikšu pēc tam, kad es uzkāpšu uz skatuves. Es tevi redzu, bet es tevi īsti nedzirdu. Tad šodien es tiešām sēdēju, es nevienu brīdi neizvilku ne mobīlo telefonu. Es tikai 2 reizes laikam ieskatījos savos pierakstos, bet es tiešām mēģināju pievērst uzmanību savai uzmanībai tev, mēģināju trenēt savu uzmanību, un acīm redzot, ja man tagad īsti nav ko teikt, tad laikam tas ir izdevies. Turklāt es nezinu, vai tas tā ir, bet es pieļauju, ka tu kā psihoterapeits man piekritīs, ka viena liela problēmas daļa ir tas, ka, es nezinu, kā tas ir jums, bet kad cilvēki klausās, viņi jau patiesībā bieži vien nevis klausās, lai sadzirdētu, ko jūs sakat, bet viņi klausās, lai izdomātu, ko viņi jums teiks. Tā ir. Vai arī klausās, lai sadzirdētu to brīdi, kad otrs ir beidzis runāt un iesprost savējo. Bet tiešām klausīties un dzirdēt, un pēc tam reaģēt. Un tā ir klātbūtne, klausīties un dzirdēt. Tas ir neanalizēt, nekomentēt, vienkārši klausīties. Būt tādai vienai lielai ausī, nevis mazām ausīm un lielām smadzenēm. Jūs sadzirdējāt? Paldies, Ansim! Paldies! Paldies! Paldies arī mazām pateicības dāvanām no mūsu puses. Es tiešām ceru, ka jūs šeit bijāt klāt šajā mirklī, šajā lekcija, tāds skaļš vārds, šajā sarunā par klausīšanos. Un es tiešām ceru, ka jūs sadzirdējāt visu, ko viņš jums mēģināja paskaidrot. Trenējiet savu uzmanību, un gan jau, kad arī bērni jūs sadzirdēs vēl labāk. Nu ko, tāda radoša pēcpusdiena mums ir pietuvojusies, un tagad ir tā daļa, ko jūs visi ļoti gaidījāt. Koncerts, kāds gaidīja, ļoti jauki, ka jūs pateicāt koncerts. Patiesībā ir pienācis brīdis izlozei. Tā sliktā ziņa ir tā, ka jums ir ļoti daudz konkurenti, kur ir citās zālēs. Un viņi arī grib tās balvas. Tāpēc mēs sagaidīsim arī viņus, kad beigsies pārējās lekcijas. Neliels attālpas brīdis jums aiziet uzfrišināties, meitenēm uzkrāsot lūpas, ja nu gadījumā būs jākāpj uz skatuves. Nav mazsvarīgi, mīļās dāmas, nav mazsvarīgi. Tāpēc neliels attālpas brīdis jums un tiekamies jau šeit pat šajā zālē pēc 10 minūtēm.